Labvakar! Mēs atkārtoti pieslēdzamies tiešajā ēterā kādam privātklubam Rīgā, no kurienes pārēdām Missis Latvijā 94 noslēguma daļu. Cienījamā žūrija savus kotletes ir iebaudījusi un, kā redzu pēc šīm smaidošām sejām, pēc mūsu dakterītes sejas redzu, ka rezultāts ir visai veiksmīgs. Kāda no 10 finālistēm ir kļūsi par ilgi gaidīto Missis Latvija 94. Tātad rezultāti ir apkopoti un man kabatiņā, šajā mazajā piezīmju kalendāriņā, ir šī gada Missis Latvija 94 finālistes, laureātes vārds. Tātad. Es atvainojos, es būšu nekaunīgs un došu priekšroku mūsu cienījumiem televīzijas skatītājiem. Tātad, Missis Latvijā 94 Mildiņa! Missis Latvijā 94 Milda Nabiņa! Šis mirklis ir pienācis. Mildiņa Nabiņa ir kļuvusi par Missis Latvija 94 un, kā pienākas, uzvarētājai jautājums. Mildiņa, jūs bijāt pirmā, jūs esat pirmā un būsiet pirmā. Sakiet lūdzu, nu ko jūs patreiz jūtat? Es domāju, ka visi I ir salikti bez manas palīdzības. Visi punkti uz I ir salikti. Jā, visi punkti uz I ir salikti. Mēs taču mēģinājām, un jūs nekā neatceraties vairāk. Jā, redziet, tātad Mildiņa ir kļuvusi laureāte. Mildiņa man teica, ka biroja telpas esot piekrāmēts pilns ar dāvanām. Tev būs, viss tev būs. Tātad pienācis mūsu svētku kulminācijas brīdis, kad pagājušā gadā vice Missis Skaidrīte Krāniņa atdod savu goda titulu un pasniedz savu valdīšanas kroni, savu pašdarināto kroni Mildiņai Nabiņai.